Es skatos mūsu konkurenti, viņi ļoti reducē to procesu līdz tam, ka tu vienkārši aizēji uz kādu no lielu attīstītāju birojiem, tu izvēlējies jaunajā projektā dzīvokli, tur 1 stāv 2 stāv nopērc viņu. Un tu faktiski izīrē viņu. Uztaisīsi Excel no 4 kvadrātiņiem, tu saņem kaut kādu atdevu. Investēt Dubajā, lielākā daļa pitču arī šobrīd ir tādi. Jā, tieši tā. Patiesībā dienas beigās tas ir, angliski gribētu teikt, recipe for disaster, jo, ja mēs pastamies, teiksim, ir jaunais projekts, teiksim, tur 100 dzīvokļi, no kuriem 50 nopirkuši, teiksim, investori priekš izīrēšanas, un viņi piedāvā pilnīgi identiskas dzīvokļus, pie identiskām īres maksām, un ir tikai laika jautājums, kamēr tas vienkārši, kanibālisms, cīņa par tiem īrniekiem, viņi novedīs pie cenu samazinājuma, vai arī vienkārši tie dzīvokļi stāvēs tukši. Un man liekas, ka jāskatās uz to tomēr tādu uzņēmēju gēnu, un jāskatās, ko tu vari izdarīt ar to dzīvokli savādāk.